Labrīt, labdien, labvakar, lai arī kurā vietā un laikā klausies šo podcastu, man ir liels prieks būt kopā ar tevi. Es esmu Kārlis Menziņš. Un es esmu Jānis Bekers, kā vienmēr paralēli jūsu ausīs Kārlim. Lieliski, ka mēs jau iepriekšējā epizodē pateicām divus no tematiem, kurus mēs šodien izrunāsim, bet sāksim ar pavisam citu, kas ir ļoti patriotisks. Mēs jau esam iepriekš runājuši gan par Krišjānu Cauni, gan par viņu stūrmani Edgaru Svenci. Un mums pat bija speciāla epizode ar Cauni, kur pastāstīja par to, kā viņiem iet un ko sagaidīt nākotnē. Bet mēs jokojoties teicām, tad nākotnē mēs gaidām pedestālu. Un viņiem bija lieliska iespēja vienā no ātrumposmiem starpposmā būt pirmajā vietā. To viņi izmantoja. Un kā jau, protams, viņi teica, sacensības ir ļoti grūtas. Un tas, ka tu uzvari vienā no mazajiem posmiem, nenozīmē, ka tu būsi garantēts kaut vai augsta vieta kopvērtējumā. Šī bija trešā sacensības, kuras Latvijas ekipāža piedalās. Kopumā tas ir 9. posms jau FIA Eko rallijā. Man bija prieks, ka Krišjāns mums spēja izstāstīt gan epizodē, gan tie, kas bija ieradušies uz Spicas elektroauto dienu. Tā automašīna tur bija izstādīta ar visu to tehniku, par kur Krišjāns mums stāstīja, un man ritīgi patika. Man izstāstīja un parādīja, kā tas strādā, tā precizitāte. Tas man vienkārši liekas neiedomājami, jo tas mans salīdzinājums bija tāds, ka tu brauc Rīga-Jūrmala un tās visas 10 mašīnas iekļaujās pussekundes robežās tajā attālumā. Tas man liekas vienkārši fenomenāli, ka tu iedomājies tādā tiešajā savā galvā, kā tas varētu būt. Un tad, šis viens ātruma posms tika ieņemts pirmā vieta, un kopvērtējumā viņi beidza ar, liekas, kā 8. rezultātu. Pareizi, kā? Jā, 8. rezultāts, un tas posms, kuru viņi uzvarēja, bija 34,120, tas ir 1,2,0 kilometrus garš, kas bija daļa no Eko rallija Coruna, kā tur spāniski tas N-burts īsti izrunājas, es nezinu, bet viņi apsteidza visus konkurentus, gustot savu pirmo uzvaru kādā no FIA Eko rallija Cup ieskaitas ātruma posmiem. Un tad gribam vēlreiz pasveicināt Krišjāni un Edgaru, lai viņiem veicas arī turpmāk. Mēs sekosim līdzi. Mēs turam īkšķus ar Karlu, man liekas, katrā no reizēm, kad viņi piedalās, un arī uzturam kontaktu ar viņiem. Tā kā mums ir milzīgs prieks un tāds patriotisks prieks par to, ka arī šajā sadaļā mēs, būdam maza valsts, varam parādīt tik labus rezultātus. Jā, cepur nost viņiem par to, ko viņi ir panākuši. Un, ja es pareizi saprotu to, ko Krišjāns Cauni ieliks savā Instagram profilā, potenciāli nākamgad viens no posmiem būs Latvijā. Tā kā turam īkšķus un sakrustojam visus pirkstus, lai būtu. Un sekojam līdzi attiecīgi viņu profiliem. Man ļoti tas tīzers patika. Tā ziņa būs forša, un es ceru, ka drīz jau būs oficiālā ziņa, un to arī varēs kaut kādā brīdī ziņot. Bet par jaunumiem Latvijā. Tātad mums ir kas cits noticis interesants Latvijā. Mums ir Latvijā parādījies, tas ir tas, ko mēs teicām pagājušajās nedēļas epizodē, ka mēs par šo runāsim, jauns zīmols. Pilnīgi jauns Latvijā iepriekš nepārstāvēts zīmols. Es teiktu, ka joprojām Eiropā tas ir jauns. Tas nav kāds jau, kas bijis gadiem šeit. Bet tā ir kompānija, kas būtībā dibināta tikai 11 gadus atpakaļ. Kā jau noprotiet, tas nav kāds vecais eiropietis vai amerikānis, bet tas ir salīdzinoši svaigs Ķīnas autoražotājs ar nosaukumu XPeng. Jā, par zīmolu man gribētu teikt, tāds dinamisks, īpaši pēdējos 2 gados attīstoties Eiropā, mēs arvien vairāk redzam, kā viņi paplašina to savu pārklājumu pa visu Eiropu, un es saprotu, es nedaudz parunājot arī, mēs ar Kāru bijām uz zīmola prezentāciju Latvijā, kur bija arī Islandes un Baltijas reģionu vadītājs no viņiem, un parunājot vairāk ar viņu, sapratu, ka tā aktivitāte pašlaik ir būt pēc iespējas vairāk valstīs, dabūt to situāciju, ka viņi ir visur, tur pieļauju, ka tas ir saistīts ar investīcijām un ar to zīmola kāpumu un augumu, tā droši vien mēs varētu teikt.
Tā kā pasākums bija ļoti interesants, varbūt Kāru pastāst, kas tev tieši no atklāšanas pasākuma ir palicis atmiņā, vēl pirms mēs runājam par esošiem modeļiem? Jā, no atklāšanas pasākuma pirmkārt tur bija dress codes, kas vienmēr ir uz tādiem atklāšanas pasākumiem vai pat modeļu prezentācijām, nevienmēr ir dress codes, kas ir jāievēro. Un tad tu redzi, ka visi cilvēki tomēr sapucējušies šajā ceturtdienas vakarā, ierasties. Un tad, kad tu ierodies, pirmais, ko tu ieraugi, ir, labi, tev nav kur nolikt mašīnu, jo visi ir ieradušies, bet otrais ir lidaparāts, lidojošā automašīna. Jā. Tobrīd tā tika prezentēta demo režīmā, attiecīgi tu nevari lidot, bet tu vari iesēsties, iztēloties, kā tas viss notiekas. Un tie 4 propelleri, jo viņš ir tā kā drons būtībā, tie 4 propelleri lēnām rotē, lai tev tā kā rastos tā sajūta. Tas ir pirmais, kas tā kā tie pirmie iespēja, un tad tu, protams, ieej iekšā, un tev tur ir, vēl pirms ieiešanas iekšā, tur jau bija izlikti demo modeļi, ar kuriem vēlāk brauks. Un kas man īstenībā iespējās atmiņā bija, tur viens tur pelēks, viens cits pelēks, un trešais vēl cits pelēks, tur 50 pelēkās nokrāsas. Labi, tur bija, protams, krāsas nianses, bet viens stāvēja, kas nebija demo mašīna, es noprotu, tā ir kāda importiera mašīna, bija spilgta oranža. tas bija tāds, jā. Jā, tas bija, es arī gribu uzsvērt to, liekas, ka X2 saucās tas lidojošais auto. Tas, man liekas, bija forša lieta, ko atvest mums uz tādu, lai parādītu tās tehnoloģijas, un te ir runa, ka tas nav tikai mums parādīts kaut kāds makets, kam griežās tie propelleri, sauksim viņus tā, bet tā ir automašīna, kas reāli lido. Un tā ir reāli lidojoša automašīna. Viņi tiek testēti Ķīnā, un no Ķīnas viedokļa, kā man arī teica tas importieru pārstāvis, ka tie pirmie, tā kā overseas, kas ir ārzemju testi, Dubajā sāk testēt, jo Dubaja atkal ir atvērta jebkam jaunajam. Eiropā ir regulējuma jautājums, kurš faktiski nav, un līdz ar to viņi pat īsti nedrīkstētu ar viņu pašlaik lidot. Bet Dubaja ir atvērta, un Dubajā, es saprotu, viņi lidojas arī video kaut kādus skatījos, tā kā tas ir reāls lidojošs aparāts. Ja mēs skatāmies tā, jau ir arī pieprasījums tādām lietām, ne tikai, ka regulējums neaizliedz, līdz ar to tas ir atļauts, bet no tāda aspekta, ka tur tiem bagātajiem cilvēkiem, šeikiem un kam tik ne, no viena debesu krāpja uz otru, tā varētu būt ātrāk nokļūt nekā ar citu veidu transporta līdzekļiem. Man liekas, ka tur jebkas, kas ir iedod man kaut ko dārgāku, jaunāku, nestandarta, aizies uzreiz. Arī fakts. Tas jau ir pirmais, tas loģiskais, kā tu pamatosi, kāpēc tev vajag šitādi, tāpēc, ka tas ir ātrāk. Es varu teikt, to oranžo, ko tu ieminējies, to Xpengu, man storijā viņš bija, un tad man uzreiz bija no Sixta jautājums, vai tā ir mums sagatavotā mašīna, jo Sixtam ir oranža krāsa. Krāsa jau ir viņam tikai melnie burti jāpieliek, kas trūkst. Precīzi. Tad vēl pirms mēs runājam par pārdodamiem modeļiem, tas, kas mums tika rādīts, tas bija arī automobiļu prototips P7 Plus. Tas ir viņu sedanveidīgais hatchbacks. Interesanti, ka mašīna bez akumulatoriem ar dubultajā bagāžniekā ar atsvaru bumbā, tā kā svara bumbā, lai tā mašīna turētos labāk pie zemes. Interesanti, tā pilnīgi, kaut kas tāds savādāks. Forši, ka parādīja, patiesībā es gan ļoti cerēju, ka mums parādīs jau P7 jauno to, pavisam to konceptu auto versiju, bet es saprotu, ka tur tā Eiropā, man te kaut kāds putniņš čukstēja, ka viņi paši iekšā ļoti apspriežot, vai vispār to homologāciju uz Eiropu taisīt. Tāpēc mēs... Jā, es saprotu, ka tas tirgus tomēr Eiropas ir salīdzinoši tik maziņš, vai kā mums liktos, ka ķīnieši iekaro Eiropu, pret to viņu pašu iekšējo tirgu, kas īstenībā ir milzīgi liels viņiem. Tās izmaksas ir pārāk liels potenciāli tam modelim. Gan jau taisīs, bet varbūt vienkārši neuzreiz to taisīs tagad. Un, es arī runāju vakar ar vienu uzņēmēju, kurš teica, ka vecais P7, cik viņš ir vecs, viņš nav baigi vecais. Ka tas tagad tirgojoties mazliet tots tur gads ar noskrējienu zem 20,000, tu vari viņu nopirkt par 40,000 eiro, un tu dabūsi sev tā kā, īsti neviens cits elektroauto, kurš tirgojas Eiropā, nelīdzinās tam. Tu vari
mēģināt pielīdzināt ar EQS, bet tur ir pilnīgs Mercedesa vibes. Šis nav Mercedesa vibes. Tā kā, ja kāds interesēs, tad mazliet un tad 1000 glauns luksurī, kuram nav vecās Eiropas pieskārieni. Sajūtas, vai ne? Jā. Un tad es varu teikt tā, ka varbūt pieskaramies tad šiem abiem modeļiem, kurus tirgo pašlaik un kurus arī ir prezentēja. Tiem arī nav Eiropas vibes. Tiem, es teiktu, manā tādā izpratnē ir šis Teslas vibes. Ja īpaši mēs skatāmies, tad šie divi modeļi ir G6 un G9, abi ir crossover. Viens ir tāds Model Y izmērā, otrs ir ievērojami lielāks. Tas ir tiešām lielais, tāds SUVs, jau es teiktu. Jā. Un tam man vairāk uz Volvo X90 pusi vilkt. Ne līdz galam, bet tā kā uz to pusi. Kaut kur nedaudz zem tāda Volvo ar izmēru sajūtā. Un ja mēs tagad salīdzinām to, mēs skatāmies uz to X6, G6, kādu X, mēs par to X2 runājam. G6. Jā, un ja mēs runājam par to G6, tad sanāk tā, ka tas skats uz viņu tīpaši tā priekš ar to taisno līniju, tumsā pilnīgi no priekšu sajauks viņu ar jauno Model Y. Tā kā bez variantiem, man liekas. Jā, man vienreiz pabrauca tādā, nebija vēl krēsla, bet sāka jau kļūt tumšs. Es eju pa ietvi un pretim man pabrauc šitāds. Un es tā domāju, kur jaunais Model Y brauc. Un kad tuvojas, es tāds, pagad dīvaini izskatās tas Model Y. Un tad es tikai sapratu, tas ir Xpeng. Jā, un kas, ja mēs runājam par Xpengu, tad kas varbūt ir tas relatīvi interesantais, ko es gribu uzreiz pieminēt, tad tā ir garantija. Garantija ir 5 gadi un vai jeb 120,000. 120 parasti ir tomēr drusku mazāk, parasti 100 ir, kas man liekas ir tā kā forša lieta. Un tad skatāmies uz to mazo G6, kā jau mēs teicām. Bet pagad, šī garantija jau ir tikai uz automašīnu, tas nav uz bateriju. Baterija klasika, jā. Baterija klasika 8 gadi 160,000 Eiropa nosaka, tur nav variantu. Tur, man liekas, tikai laikam BYD dot garāku garantiju. Nē, Toyota 1,000,000 kilometru. Man ir aizdomas, ka tas ir kaut kādā starptautiskajā mārketingā, nevis Latvijas noteikumos. Bet pārbaudīsim. Īstenībā šis ir labs jautājums. Ko dod Toyota Latvijā? Jāuzvan, rītdien būs jāuzprasa. Es ātri pastīšos. Jā, es pastāstīšu par to G6. Tad vēlreiz. Y izmērā, sajūtā pēc Y arī salons. Kāpēc es teicu Teslas vibes? Jo salons ir izteikti teslīgs. Es tā teiktu. Vienīgā tā starpība ir tāda, ka ir tas priekšējais arī mērinstrumentu paneļa ekrāniņš, kas daļai patīk, daļai nepatīk, gaumas jautājums, bet tas viss pārējais ir ar vienu lielu ekrānu, horizontālu un brīvu salonu sajūtu. Tehniski ir 2 versijas, standard range, long range. Kā jau mēs saprotam, tad lielā baterija, mazā baterija, arī jaudas atšķirība ir neliela. Tad standard range, kas ir tas mazākais, tur ir akumulators 68,5 kWh un 250 zirga spēki jauda, un cenā 43,500 eiro. Un savukārt long range ir ar 80 gandrīz 1 kWh un 296 zirga spēkiem. Abi divi aizmugurs piedziņa, šeit nav priekš un aizmugurs, kā 4 piedziņas opcija. Dārgākā versija maksā 49,000 eiro. Tad vēl nāk kā trešā versija, arī ar lielo bateriju, tiem pašiem arī 81, pa 53,500 eiro, kur jau nāk 4x4, ja attiecīgi motors priekšā un aizmugurē, un gandrīz 500 zirgspēku. Tā arī saucās performance versija. Man nav vēl pieredzes, es nezinu, kā tu izbrauc tajos testos vai nē, jo man nākamā nedēļas nogalē būs G6, un tad pēc tam būs kaut kad arī lielais G9, līdz ar to par to braukšanas pieredzi droši vien es pastāstīšu kādā citā raidījumā, podkāstā. Jā, man līdzīgi. Es tā pasākuma laikā izvēlējos pavadīt laiku ar savu sievu, kur es tur biju, nevis ar automašīnu. Bet tik un tādās automašīnas visu laiku tur gāju tajos testos. Pat, ja es gribētu iestāties rindā, man būtu jāgaida baigi ilgi. Un tad es nolēmu, ka es kādreiz pajautāšu pašiem Xpengu un autobravai, lai iedod man kādu reizi un vēlams ar tukšu baču. Jo, kas ir svarīgi šai mašīnai zināt? Tas pats lētākais no viņiem G6 vienkārši gāž nost 425 kW bija pīķis laikam, bet ja mēs skatāmies no reālās pieredzes,
no 10% līdz 100%. Nevis 80%, kā mēs parasti runājam, bet līdz 100%. Reālajā dzīves pieredzē ir 26 minūtes. Un tas ir kaut kas, ko es neesmu dzirdējis, ka kāds cits elektroautos spētu. Un tas bija X-ā ielika Felix Hammers, bet tas ir ekrāna uzņēmumi no La China EV, kur testēja īstenībā tepatās Francijā ar to XPeng G6 lielo bateriju. Tā kā fenomenāli. Ionity lādētājs, kas tā kā nav 400 kW-tīgais, mēs zinām 350 kW. Šis ir, tad tā reālā praksa rāda, ka tā uzlāde notiek superātri, un tad tu brauc ievērojam distanci, cik viņam bija VLTP ciklā, kaut kur pār par 400 jau bija. VLTP tam mazākajiem ir 480, kas ir, tas ir mazo bateriju. Long range ir 535, ja 510, ja viņš ir performance versija. Man ir tā, ka viņš būs nākamajā nedēļas nogalē. Man plāns ir tur kaut kādu braucienu viegli garāk uztaisīt. Man ir tur Rīga, Engura, tad tur kaut kādu kuldīgu aizbrauksim, kaut ko vēl. Es domāju, ka es pacentīšos to bateriju padzīt patukšu un tad pamēģināt palādēt, kā viņš uzvedās. Jāpadomā tikai pie kura lādētāja, kurš var pēc iespējas vairāk iedot. Varbūt skatīsimies, pie kuras piebraukšu un tad padzināšu. Jā, tad šis ir tiešām elektroauto, kurš var lādētāju spējas pārbaudīt, kā stāstīja pati zīmola vadītāja Ilze, ka viņa paprasīja kolēģiem, kas testēja nedēļas nogalē, lai atdod pēc iespējas tukšāku akumulātoru. Tad ar 7% viņa sāka braukt, pieņemsim, kā ar 5% viņa pieslēdzās. No 300 kW lādētāja, Alpitronic lādētāja, dabūja 297. Faktiski 300 kW izspieda. Līdz ar to, ja tu gribi atrast lādētāju, kurš spēj iedot tik daudz, cik šī mašīna prasa, tad ir jāpakasa galva, kur tu atradīsi tādu. Tas, ko man interesē, protams, ir nevis tas pīķis, bet reāli saprast, kā viņš uzvedās ar to vidējo ātrumu, tieši tie parametri. Un te mēs varam sākt runāt par lielo G9. G9 ir ievērojami lielāks. Tur arī ir tās pašas 2+1 versija, respektīvi standard range un long range. Šeit standard range jau ir ar 79 kWh un long range ir ar 93 kWh. Jauda ir abiem diviem 350 zirgspēki, jeb 258 kW, un tad nāk arī performance izpildījumā. Tāpat kā iepriekš arī ar diviem motoriem, tur jau jauda ir 575 zirgspēki. Ja mēs tā padomājam, tad īstenībā šī ir viena no lielākajām jaudām no mēs suviem. Kas mums tad bija, salīdzinot galvā, BYD Citroenam bija kaut kādi 500 drusciņi, Volvo bija 530, 550 kaut kas tajās robežās. Tad šis ir potenciāli visi jau. Q6 tur bija 450 laikam. Tur nebija 500, jā. Tad tas nozīmē, ka principā šis izstāsts pašlaik ir jaudīgākais no suviem. Ja neskaidrs tur kaut kādu G-klases kosmosu, tur es nezinu, kas īsti notiek. Un tad cenas sākās tas G9 ar 60,000 eiro ar mazo bateriju un 64 ar lielo bateriju. Performansā uzkāpj uz 73. Jā, un tas salīdzinoši ar citām cenām, kas piedāvā, mēs jau iepriekš runājam, bet pielīdzināmus parametrus, citiem ir sākot no tur, kur šis beidzas. Jā, tā arī izskatās. Un tādā ziņā šis ir ļoti labs piedāvājums. Te ir, protams, jautājums drusciņi par servisu, par detaļu pieejamību, cik labi tas būs sakārtots. Bet es saprotu no pašiem tirgotājiem, ka interese par zīmolu liela, bez nekāda īpaša mārketinga, kas man priecē, jo tas nozīmē, ka kopumā interese vispār par jaunu zīmolu liela. Tas, kas ir tie klasiski aizspiedumi par Ķīnu, ka tas ir Ķīnas zīmols. Tā labā ziņa šim ir, ka tas ir tāds dinamiski jauns Ķīnas zīmols ar ļoti spēcīgu attīstību un izrāvienu faktiski. Un arī dizainu. Šis dizains nav tāds absolūti ķīnisks. Viņš ir tāds ļoti saprotams. Jā. Un vēl, kas bija tie jautājumi, kas bija no citiem, ko atstāstīja, ka jautājumi par
pašu modeli jau bija diezgan specifiski, kas nozīmē, ka cilvēki jau zina šo zīmolu. Nevis, ka ir interese vienkārši tāpatās, kas tas tāds jaunais ir. Bet reāli, hei, es pazīstu Xpeng, es esmu par to lasījis, pastāst man, kāds viņš patiesībā ir. Tas ir arī ļoti pozitīvi. Jā, es domāju, ka kopumā, tagad, ar ko viss sākās, ar to pašu Oru, tad tas bija tas pirmais, kas mums iedeva to pārliecību par Ķīnas zīmoliem ar zemu cenu, ar lieliem pārdošanas rezultātiem. Toreiz bija tajā ceturksnī kaut kādas 150 gan arī reģistrācijas, kas Latvijā bija vienkārši kosmisks cipars. Un tas vēl bija pirms tā pēdējā lielā elektroauto buma. Un cilvēki saprata, ka okay, tas mašīnas viss ir viņām kārtībā, un šeit es teikšu, ka pazūd šis dizaina specifiskās situācija, jo es domāju, ka šo automašīnu dizains ir tāds visiem saprotams. Šeit noteikti, un viņš ir uzreiz nostāda tādu latiņu, ka šitas nav tev lētais tur gals. Tu uzreiz sagaidi, ka tas cipars būs diezgan paaugsts, un tad tu ieraugi to ciparu, un viņš varbūt nav baigs zemāks, bet varbūt tāds pat bišķiņš zemāks, nekā tu iedomājies, ka būs. Un tad tāds, jā, saliekas visu kopā, un tad tu izbrauc. Labi, es neesmu izbraucis, bet pēc parametriem skatoties, viņam viss ir kārtībā. Un es ticu, ka ar īstajiem uzsvariem šis zīmols aizies. Jautājums ir, vai tas būs pietiekami no paša Xpeng vadības puses, ka, Baltijā mēs pirmajā gadā pārdevām, pieņemsim, 50 mašīnas, vai ar to pietiek? Jā, te ir noteikti par visu to sajūtu. Droši vien lietotāji parasto, kurš nepārzina dizainu katras mašīnas salonā, viņu ir aizsektu zīmolu iesēdināt šajā automašīnas salonā, ja tīpaši mēs runājam par G9. Es domāju, ka liela daļa domā, ka tas ir kaut kāds jaunais Audi, Porsche, kaut kas tam līdzīgs, jo tur ir tas garais ekrāns ar pasažieru ekrānu, tur ir tā kvalitāte nosēdētāja ir ļoti, ļoti laba, tā ka patiešām rītīgi kvalitatīvi tas viss ir. Un tas rada to foršo sajūtu, ka tev nelasās tā Ķīna, kas mums liekas varbūt ne tas labākais. Un, es domāju, ka tur būs viss labi. Jautājums vēl ir tas, kas manā galvā ir, cik par tomēr netik mazo cenu, jo tā cena viņa pret konkurentiem tiešajiem ir zemāka, bet tos kopējos skaļos viņi ir diezgan augsti tomēr. Cik daudz būs gatavi par šo relatīvi augsto cenu viņi iegādāties? Es domāju, ka to noteiks, kas notiek ar operatīvo līzingu, kāds būs atpirkums, cik būs mēneša maksājums, principā uzņēmumiem paņemt šādu automašīnu tur vadītājiem, visdrīzāk, ka varbūt mazo kaut kādam tur mid-level, ja tas ir lielāks uzņēmums, un no tā viedokļa. Bet daram tā, droši vien, ka mēs šo tēmu pagaidām atliekam līdz, es būšu ar G6 nākamnedēļ izbraucis, tā kā varēsim padalīties, aiznākamnedēļ. Aiznākamajā epizodē varēšu padalīties ar to pieredzi. Kaut kad Karl, kad tu arī izbrauks, tad tu ar savu pieredzi, un tad varēsim salīdzināt, kā mums liekas jau kustībā šīs automašīnas. Tieši tā, un par jauniem, lieliem, skaistiem modeļiem runājot, mūsu nākamais temats ir Hyundai. Es teiktu, tiešais konkurence. Tiešais konkurence, jā. Hyundai Ioniq 9, kas ir, kā Jānis tikko teica, tiešais konkurence G9. Es teiktu, ka Ioniq 9 ir bišķi lielāks, ne bišķi, bet īstenībā ievērojami lielāks. Vismaz vizuāli. Neesmu salīdzinājis milimetros, cik tur ir atšķirība. Bet tā cena atkal liek domāt, ka cilvēki izvēlēsies pabraukt tos 500 metrus tālāk un salīdzināt viņus abus. Jo Ioniq 9 ar tikai pakaļpiedziņu, tikai 218 zirgspēkiem, cena sākas no 77 000. Tas ir, mēs jau minējām, ka Xpeng G9 dārgajā variantā noslēdzas ar 73 000. Protams, tu vari piepirkt kaut ko klāt. Un tad ir jautājums, ko tad cilvēki izvēlēsies? Jo šeit, skatoties, teiksim, uz pilno aprīkojumu savukārt ar pilno jaudu, šeit ir tā labā ziņa, kas man ļoti iepriecināja, kā ir aizgājis Hyundai, ir viena akumulātora versija, un tā ir 110 kWh. Vienkārši mega daudz, es teiktu. Un es biju
tikko viņš bija atvests, es laikam otrajā dienā biju iebraucis apskatīties viņu, ļoti tāds labi nosēdz. Man ir savas personīgās, varbūt, diskusijas iekšējas par šo jauno Hyundai dizainu. Man iet grūti ar viņu saprašanu, bet es saprotu, ka tas ir varbūt labā ziņa, ka šī automašīna ir ar savu specifisko dizainu, līdz ar to viņa atšķirās no pārējām. Un tas man ļoti patīk. Man patīk, ka mašīnām ir savs kaut kāds raksturs, ka viņas ir savādākas, ka viņas nav visas vienādas. Tā ir super labā ziņa. Un arī tas, ka tā liela akumulators, un es tieši domāju, kā ar to lētākā versija ar mazo jaudu un aizmugures piedziņu būs super laba tāda tieši šo garo braucienu izvēle. Jo līdz ar to tās mazās jaudas un viena riteņa, viena asas piedziņas, tas nobraukums reālais. Jā, viena riteņa asas piedziņa, tas reālais nobraukums būs labs, un cena 77, tur viss saliksies. Tur drusku jāstāsta, es neesmu izgājis pa aprīkojumiem, bet es domāju, ka būs ok, un, protams, ka 218 zirgspēki būs maz. Skaidrs, ka viņi neies tur superdinamiski, bet šī automašīna nav tā, kurai ir jāiet superdinamiski, vismaz manā izpratnē. Te ir arī tas, ka Hyundai raksta, ka virsbūves tips ir minivans. Un tad, attiecīgi, mēs saprotam, kam viņi tēmē šo mašīnu. Bet vai Karl, tu redzi šo kā minivanu? Vai tu tomēr redzi kā citu? Es galīgi neredzu kā minivanu. Es viņu redzu kā milzīgu crossoveru, kas varētu saukties īstenībā lētais Land Rovers. Jā, jo pēc tās aizmugures formas es saprotu, kāpēc viņi varētu teorētiski saukt par minivanu, jo tā forma ir tāda drusku, bet vēl joprojām arī es viņu tādu neredzu. Es ceru, ka sanāks ar viņu te izbraukt kaut kad, jo man te salons, kurš man īstenībā pa logu kaut kur fonā ir redzams, teica, ka viņiem bija kaut kāds testu dienas, kur varēja izbraukt, bet tur bija diezgan liels rindas un ka viņiem viņš nebūs pastāvīgā mašīna. Redzēs, gan jau sarunāsim. Un tad sapratīs to sajūtu. Es biju arī Instagramā ielicis tādu mazu manu video, kur vienkārši es paskatos, kāds viņš izskatās, tā kā, ja gribās redzēt video režīmā kaut ko, tad droši piesakojiet un aiziet uz elektroautobiedrības Instagram, TikToku. Pie reizes pieminēsim, tā teikt, mazā reklāmas pauze, savējā pašreklāma. Pieminam, ka mums ir foršākais saziņas kanāls Discords, kur viss ir sastrukturēts, kur ir kvalitīvs atbildes jautājumi, kur ir arī vienkārši diskusijas parastas, bet kopumā iesaku tam pievienoties. Jā. Nedaudz par tehnisko 110 kWh bača. Minēju, es nepaskatījos, vai tas ir bruto vai neto, bet jebkurā gadījumā tur nevajadzētu būt lielai atšķirībai. Mūsdienās tā atšķirība ir izteikti maza, vismaz Hyundaiiem. Bet uzlāde, ja mēs iepriekš runājām, ka Xpengam tā uzlāde līdz 100% ir 26 minūtes, tad Hyundai gadījumā līdz 80% ir 24 minūtes. Es teiktu, ka ļoti līdzvērtīgi. Jautājums ir par preferencēm, tehniskajos parametros. Varbūt tās Hyundai zaudēja jaudas ziņā, bet uzvar ietilpības ziņā. Nobraucamais attālums VLTP, kur man pazaudēju. Es vēl pieminēšu pirms tam, 620. Tas, ko viņi paši saka, ka tas viņu maksimālais uzlādes ātrums ir 233 kW, bet es nebeigšu atkārtot, ka tā super ātrā uzlāde nevienmēr ir baigā panacēja. Tas drīzāk ir tāds mārketinga triks, jo realitātē mēs tie, kas brauc ar elektroauto ikdienā, tie, kas brauc garos gabalus un tie, kas brauc mašīnām, kas ir jaunas un ātri uzlādējams, tie arvien vairāk tas, ko es redzu gan pēc sevis, gan apkārtējiem cilvēkiem, ka tu saproti, ka tev nevienmēr vajag šo super mega ātro. Neņemsim tur vērā cilvēks, kas tiešām bez apstājas cenšas braukt, un tas ir cits jautājums, bet tādi, kas brauc ar prātu. Jā, bet tādi, kas brauc ar prātu, vēl ar ģimeni, tu skaidrs, man ar ģimeni iziet ārā, tur aiziet uz toaleti, aiziet tur pastaigāt, nezinu, tur bērns kaut ko grib nopirkt un tā. Man nav starpības, vai tā uzlāde ir tur 20 minūtēs vai viņi ir 30 minūtēs, jo realitātē mēs tev pauzi tāpat uztaisam uz 40 minūtes. Paņemsim Hyundai Ioniq 9 kā reālu piemēru. 620 VLTP, pieņemsim, ka dzīvē ir 90%, tā, kas ir 558 km, tu piebrauc ar 10%, brauc prom ar 80-85, tas pats nozīmē, ka tev ir 0,75 no tā visa.
tu esi nobraucis 420 km. 7 cilvēku mašīnu. Jūs visi tajā brīdī, vienalga, kāds tev būtu ātrums pirms tam bijis, gribēsiet iztaipīt kājas, pačurāt, paēst, jo tas ir, ja tu brauc uz 130, tad tās ir 3 stundas, ko tu esi braucis. Ja tu brauc uz 100, attiecīgi 4,5 stundas. Tad kaut kāda mentālā pauze ir vajadzīga, un vai tās ir 20 minūtes, vai tās ir 40 minūtes, visdrīzāk tas ir 40 minūšu jautājums. Jā, tā arī tas ir. Un gribas vai negribas, tā kā, tas es domāju, nav tas mārketingam skaidrs. Par to mums arī ir jārunā, un tas ir skaidrs, ka šie ir svarīgi faktori. Jā, es skatījos arī, tas pats uzrāviens, protams, ka viņam nav nekāds izcilais. Pazuda man tikko, cik viņam bija, 8,8 laikam. Es jau te par citu mašīnu, kam bija 7,6, teicu, ka ir baigi lēni. Tas pieredums ir kļuvis 5 sekundēs dzīvot, un tad liekas, ka viss pārējais ir daudz lēnāks. Performance versijai uzrāviens ir, kur es te redzu uzrāvienu? Tur ir 5,2. Tas varētu būt tā kā līdzīgi kā ar EX90, kurš ir milzis un ar mega dinamiku. Šis būtu tā kā bez atlaides, viņš ir lētāks nekā EX90 bez atlaides. Un, attiecīgi, ja cilvēks vienkārši meklē pazīstamu brendu, kurš var ievietot 7 cilvēku bariņu iekšā mašīnā, nobraukt tālu, tad viņam ir tā izvēles iespēja. Mēs arī iepriekšējā epizodē runājām par Peugeot 5008, tad Hyundai Ioniq 9, Kia EV9 un Volvo EX90. Viņi aptuveni šādi arī cenās iet, tad lūdzu, tev ir lielā izvēle starp visiem. Jā, man liekas, tas arī ir forši, ka tā izvēle vien vairāk parādās un vairāk... Jā, vēl nesen varēja tiešām tev vajag ievietot 3 bērnus un vēl kaut kādas mantas iekšā. Attiecīgi 3 ISOFIX sēdeklīši blakus nesalien, tev vajag 7-viedīgo mašīnu, un tu gribi elektrisko, tev vienīgais variants bija Nissan NV200. Tā bija tā realitāte, pirms vēl, es teiktu, 5 gadu atpakaļ. Tagad tā izvēle ir plašāk, labi, nav lētais gals, piekrītu. Lētākais, ko mēs varam piedabūt, ir Peugeot 5008, kas tā nav lēta. Bet lielajām ģimenēm tagad ir vēl viena alternatīva no Kia. Iepriekš minēju par EV9. Superīgs uz luksus klasi ļoti tuvs, ja ne jau ir luksus klasē, bet ir zināmas cenas Latvijā par PV5. PV, kāpēc mēs runājam par PV līmi? Nē, šis nav PV līme. Šis, atvainojos, ir Kia jauna tā kā modeļu līnija, kas sāks ar burtu P, kuru var iztulkot dažādos veidos. Kā es to redzu, ir personal vehicle, multipurpose vehicle. Tā es to tulkoju. Un, ja mēs skatāmies cenās, tad šis PV5 sākas no kargo versija 41,000 eiro, kas liekas fenomenāli priekš uzņēmumiem. Tas ir tas, ko daudz uzņēmumu jau gaidīja. 41,990 ir ar 51 kWh bateriju, un tā pati versija tikai ar pasažieru sēdekļiem ieliktiem ir 44,490. Attiecīgi 3,500 klāt par sēdekļiem. Jā, un tad mēs skatāmies lielā akumulātoru versiju. Lielais akumulators tad tie ir 71 kWh, kas ir sākas no 45,500 eiro. Man liekas, ļoti foršs piedāvājums, bet man īstenībā gribās par viņu parunāt par kaut ko citu. Man gribās teikt, ka parametri visi ir forši, viss ir labi, bet ir viena cita lieta. Viņš ir rītīgi foršs, viņš izskatās, man liekas, rītīgi smuki. Sorry, bet es par to nevaru nerunāt. Uz ko mēs runājam arī par bazu. Šī mašīna izceļās pūlī, un es pilnīgi redzu, uzņēmums paņem šo mašīnu, nobrendo viņu ar savu milzīgo uzlīmi un speciāli liek ar viņu braukāt pa pilsētu. Izvadājiet paciņas, vediet tās puķītes, dokumentus vediet, bet ar šo mašīnu, jo cilvēku uz viņu atskatīsies un jūsu logo tur būs virsū, cilvēkiem iespiedīsies atmiņā. Precīzi. Un šis ir tas, it kā tas
tur lasās tas Kijas, es drusku teikšu, neinteresantais dizains, bet viņš ir uztaisīts super interesants vienlaicīgi. Tas līnijas ir tādas kijainas, bet vienlaicīgi super tādas funky, tādā manā izpratnē. Un es ļoti, ļoti gaidu demo mašīnas. Es tiešām gribu ar viņu izbraukt. Es tikai jau sāku domāt, ko es varētu vajadzēt man aizvest, lai uzprasītos uz demo braucienu ar šo kravas auto. Es pieņemu, ka kravas būs pirmais, kas būs pieejams demo. Jā. Jo tur es redzu lielāku pieprasījumu. Noteikti. Lai gan atkal arī tas busiņš jāskatās, kāds viņš būs. Manam radam vajag. Es zinu, kad viņš būs pieejams Latvijā, es eju pie sava rada gabala, saku, kur ir. Ņem mazo baču, tev būs tieši piemērots, tev vajag ielikt to savu, kā latviski bija, vēja dēli, un viņš tur ietilps, un vēl bērni blakus normāli sēdēs. Viņam ir 3 bērni, tā kā jādomā par to arī. Jā, man liekas super forši, man riktīgi patīk. Un tā cena īstenībā ir tas viens faktors, kurš jau sāk rādīt, un te mēs varam nepārspīlējot teikt, ka tās elektroautomašīnas, arī šajā gadījumā, ja mēs runājam par komerctransportu, viņas vairs nav dārgākas par iekšdedzi, jo par šo cenu, 42 vai 45 ar lielo bateriju cargo versijā, vai 45 un 48 pasažieru versijā, arī ar mazo lielo bateriju. Tā ir normāla busiņa cena. Es nesen redzēju... Pamēģiniet multivanu par tādu cenu nopirkt. Aizmirstu vienkārši. Es redzēju Ford Transit, labi, super aprīkot. Man izrādās viens paziņa, basarā ir nopircis benzīna ar kaut kādu tur, droši vien, ka mild hybrid, tagad mums visi viņi tādi ir, kuram tur, kaut kāds skata pēc ir kaut kāds akumulators pielikts, lai uz papīra sanāk labāki CO2 izmeši. Un tad es biju ļoti pārsteigts, cik maksā tranzīts pilnā aprīkojumā. Bet, tur bija Bang & Olufsen skaņa un tāds pārsteidzošs busiņš. Es nebiju gaidījis, ka Fords tādu arī ražo. Bet šis izstāsts ļoti forši. Es ļoti, ļoti gaidu, kad būs. Es domāju, ka dalīsimies gan ar video, gan bildēm, gan arī ar to pieredzi ar viņu izbraukājot. Varbūt ar pieredzi izbraukājot varu nedaudz padalīties. Man sanāca, patiesībā varam teikt tā, ka šonedēļ oficiāli tiks prezentēts, par ko runāsim droši vien nākamajā epizodē. Atkal jau tīzēs, par ko mēs runāsim. Būs jaunā Mazda 6. Mazda 6e, kas ir elektriskā versija. Un man sanāca nelons izbrauciens. Viņi tieši bija atvesti tikko uz Rīgu, un nākamā dienā man bija uz dažām stundām iedots izbraukt. Man bija milzīgs pārsteigums. Man bija pozitīvs pārsteigums. Es nebiju gaidījis, ka tā 6. Mazda, kura ir ražota Ķīnā, ražota sadarbībā ar Changan, Ķīnas ražotāju, ir tā Changan Mazda rūpnīcā. Es teiktu, super labi, ka tā. Man šodien kā reizi viens cits autotirgotājs smējās un teica, ka par šo manu teikumu, ka agrāk viņi ir stāstījuši, ka viņu zīmolam, kas ir Eiropas zīmols apakšā, ir cits lielāks Eiropas zīmols un cik ka tā ir vērtība un cik tas ir labi. Un es tagad saku, ka super, ka Mazdai apakšā ir Ķīnas Changan ražotājs, jo tur viss ir sanācis lieliski. Tā automašīna ir tiešām laba, ļoti laba salona apdare. Man ļoti pārsteidza cenā 43, 46 atkarībā no aprīkojuma. Eiropā gan tirgo izstāsta, ka visā Eiropā un arī Latvijā tikai mazo akumulātoru, kas ir 66, 69. Es tagad neatceros pilnīgi pietiekami, jo lielajiem ir lēna uzlāde. Mazajiem ir ļoti ātri uzlāde, viss ir ar to kārtībā. Bet par to droši vien padalīsimies jau pēc prezentācijas. Bet tas, ko es varu teikt, gan gaita, kas mani pārsteidza, salona skaņa. Tas ir tāds sedans, kurš īstenībā ir hatchbacks. Arī ietilpība milzīgu lielu. Un tas, cik labi nostrādāts šis auto, tiešām kvalitatīvi, un tev nelasās arī atkal tā Ķīna, tev lasās šis foršais Mazdas dizains. Gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Tas, ka tehnoloģiski tu gribi, lai tas būtu Ķīnas vislabākais. Bet salonā to kaut gribi sagaidīt to Eiropas labāko, vai šajā gadījumā Japānas labāko. Un tad šāda simbioze šobrīd no patērētāja viedokļa, no tā gala lietotāja viedokļa būtu tā vēlamā. Jo būsim atklāti, Ķīna ir aizskrējusi pa priekšu, un pārējie tagad mēģina panākt, jo
ko Ķīna izdarīja, kamēr pārējie lēnu, garu, gan jau elektroauto būs pašplūsmā visu. Ķīna saprat, ka šajā brīdī var panākt un apsteigt, un to arī izdarīja. Jā, un tev ir tā, ka arvien vairāk Ķīnas zīmolu sāk sadarboties ar Eiropas, Japānas un Korejas. Ar Korejas mazāk, bet šeit gan Japānas, gan Eiropas zīmoliem mēs redzam arī šo Xpeng Volkswagen sadarbību, kas nozīmē, ka šīs labākās tehnoloģijas, labākā programmatūra tiks pārņemts VAG grupā. Un uz otru pusi arī, es saprotu, runa par iekšdedzes kaut kādām komponentēm. Līdz ar to tas sāks palikt par tādu kopēju izpratni, jo tieši tā Ķīnas tehnoloģiskā priekšrocība, kura pašlaik ir, to saprot Eiropas ražotāji, tīpaši tie, kas skatās elektrifikācijas virzienā izteikti, un saprot, ka pašiem noķert būs ļoti gari, labāk sadarbojamies ar kādu, kurš jau ir priekšā, un tad arī ar tā strādāsim. Un šeit ir jāsaka par Mazdu, kas ir interesanti, ka Ķīnā šī Mazda 6 kaut kādi burti vēl klāt bija, tiek ražot jau pusotru gadu. Tas nozīmē, ka principā tehnoloģiski viņi ir pārbaudīti, kaut kādas saucamās bērnu slimības ir izārstētas. Tie pirmie glucēni noslīcināti. Tad... Precīzi, jā. Un runājot tālāk par pirmajiem kucēniem, mēs droši vien varam parunāt par zīmolu, kuram jau sen ir visi kucēni saslīcināti šādā loģikā. Lai gan nerīgā vēl, mēs ļoti gaidām, kad šis zīmols tiks pārstāvēts te oficiāli un pie mums. Tad mēs runāsim par lielo visiem zīmolu, Kārļa ikdienā braukto automašīnas zīmolu, jeb Tesla. Tesla parādīja tagad to, par ko baumoja jau, es teiktu, gadu, vairāk varbūt. Gadu noteikti. Runāja par lētāku modeli Y, bet vispārīgi par to, ka būs kaut kāds tur budžeta Teslas auto, par to jau runā kopš Model 3, man liekas. Tur, man liekas, bija runa par kaut ko citu. Tad runāja, ka būs tā mazā Tesla, tur Model 2 vai jā. Kas, protams, pēc Ilona būs pēc dažiem gadiem, kopš 19. gada vēl nav iestājies. Tas ir normāli, tas ir Teslas laika mērauku. Ilona laikā. Jā, Ilona laikā vēl tie daži gadi, kopš 19. gada nav pagājuši, ir ok. Bet tūlīt būs jaunais lētais modelis Y. Jau vietu jau var pasūtīt un piegādi jau nākamēnes. Tas ir tas fenomens, ko Tesla var izdarīt, ir izziņot, un tu jau vari pasūtīt, un tu jau vari sagaidīt. Un tas ir kaut kas fenomenāls, manuprāt. Jā, šis pārsteidz. Te mēs runājam par diviem modeļiem. Sāksim varbūt mēs ar Y savu iemeslu dēļ, tāpēc, ka tas ir populārākais elektroauto pasaulē. Pavisam vienkārši. Tieši tā. Un tātad, kas mums ir ar modeli Y? Ar ko viņš ir kļuvis lētāks un cik viņš maksā? Sākumā ar to, ka ir mainījies nosaukums. Veciem, kas bija Model Y Standard Range, tie tagad ir premium. Apsveicu. Visi, kas nopirka standartu, jūs esat nopirkuši premium izrādās. Jums ir upgrades. Nē, man liekas, ka nē, ka tu drusku kļūdies. Tie, kas ir long range nopirkuši. Tas arī. Bet, tie ir premium. Standard range tagad ir standarts. Nē. No aprīkojuma tu skaties. Aprīkojums. Es skatos no akumulātora. No akumulators, jā. Tas ir cita lieta. Vispār sarežģīti. Labi, sāksim no tādas lielās bildes droši vien. Jā. Tu jau uzreiz pie niansītēm pieķēries. Bet jā. Es, kad sāku lasīt, kas vairs nav pieejams un kas, tā pamata Teslā, kas vairs nav pieejams, sāku saprast, ka tas ir tas modelis īstenībā, ko tirgoja kā pirmos. Tesla Model Y ir katru gadu kļuva aizvien labāks, un pat ne katru gadu, katru ceturksni būtībā kļuva labāks, viņam nāca jauns features klāt, cena gan neauga. Bišķi pieauga, bet var novelt uz inflāciju. Un tad tagad viņi ir radījuši modeli, kas ir tāds, tā kā bija pirmsākumos. Un tur var kaut ko tur piesieties šajos vārdos, ko es esmu teicis. Bet galvenā lieta ir, ka šis jaunais modelis ir par 9000 lētāk nekā tagadējais premium modelis, kas ir 18% mazāk, ja tā skatās. Jā, ja mēs skatāmies modelis Y, es skatos, protams, pēc Lietuvas, jo Lietuva ir tuvākais, no kurienes parasti mēs jaunas automašīnas Teslas Latvijā iegādājamies.
tad tā cena ir 40,970 eiro. Un tad šis Y, vai tā vienkārši pateikt, tas ir tas pats Y. Bet tas jau ir ar PVN ar visu. Jā, šī tā ir pilnā cena. Tad šis Y ir iepriekš bijušais Y, kurš ir apgraizīts. Sorry par tādu apzīmējumu, bet vizuāli, kas atšķir šo automašīnu? Tās ir lampas, priekšā vairs nav šī līnija, bet ir tā divas šaurās lampas, līdzīgi kā Model 3. Aizmugurē nav šī projekcijas līnija, bet ir ļoti vienkāršāka salīdzinoša aizmugure arī ar to līniju atstarotāju. Jā, un mazie diski. Bāzē nāk, liekas, ka 18 laikam bija. Jā, tagad standartā ir 18, bet līdz ko tu neņem vairs standartā, tev mazākais ir 19. Līdz ar to tas arī ir tā atšķirība. Jā, un tad vizuāli tas nākamais, kas šo nodos, ir salons. Salons vairs nav ekoāda, bet ir miks starp ekoādu un drēbi. Es nezinu, vai mums vajag tur iedziļināties niansēs tālāk par to, kas ir apgraizīts. Vienkārši jāsaprot ir tāds, ka pašlaik mēs skatāmies uz Model Y, kas ir tāds foršs ģimenes auto, ietilpīgs ļoti. Kārl, tu esi laikam gadu nobraucis ikdienā arī ar Y. Tev ir laba pieredze. To iepriekšējo modeli, kas principā ir šis modelis, kurš tagad atkal ir tirgošanā. Tieši tā. Tā pēc visiem gandrīz parametriem. Kas man pārsteidz, ka īstenībā kaut kur ir pazuduši 20 litri bagāžniekā. Kaut kur tie ir pazuduši, es nezinu, kur. Varbūt sēdekļos kaut ko pamainījuši vai aizmugurējā slīpumā. Bet vēl viena lielā izmaiņa ir, tu pieminēji krēslus, bet iekšā ir vēl viena cita izmaiņa. Nav panorāmas stikls vairs pieejams. Attiecīgi, ja tu esi pieredzis, ka Teslā tu pasties uz augšu un tu redzi debesis, tad šajā modelī nebūs vairs tā. Tur ir pārklāta ar audumu drēbi, un ja tu domā, ka paņemšu nazīti un izgriezīšu, man būs panorāma, nē. Tur, lai gan no ārpus izskatās, ka ir stikls un tu redzēsi cauri, tā nav. Tev tur ir, es neatceros, kā to materiālu saucu, bet viņš ir tā kā stikls, bet necaurspīdīgs. Taču vajadzēja kaut ko uztaisīt, lai nevar izgriezt caurumu, jo tad tas būtu tā kā, mums retrofits noņēmām to jumtu paneli un uzlikām maliņas, un atkal mums ir stikla jumts. To nevarēja pieļaut. Tur bija kaut kāds pamatojums, ka tehnoloģiski viņš ir tikpat izturīgs, bet viņš ir lētāks. Un tad vienkārši uzklāja audumu pa virsu. Ja tu iebakst ar pirkstu jumtā, viņš tur ir tur iedobīta, bet realitātē tev tur ir citais jumts. Un vēl milzīgi atšķirība. Man gribās tomēr uzsvērt, ka ar visu šo 41,000 eiro, es domāju, ka būtu Rīgā viņi. Šīs cipars, ņemot vairāk, ir labs finansējuma piedāvājums Lietuvā, kas arī Rīgā būs, šis būs ļoti labs darījums. Arī ir atšķirība ar piekari. Nav tā modernā Model Y piekare, kas daudz teica, ka ir milzīgs uzlabojums, salīdzinoši to, kā bija iepriekš, lai gan joprojām ir tāda pacieta, bet sajūta ir daudz labāka. Šim ir vecā piekare, kur būs tas cietums. Bet atkal 18 solīgie diski tomēr radīs papildus pretī drusku mīkstāku to, tāpēc, ka tie saucamie balonveidīgākas tās riepas ir. Līdz ar to es pat teiktu izvēlēties šo, neizvēlēties to nākamo opciju upgradeam, jo arī šim varēja paņemt upgrade. Man liekas, ka varēja. Lai gan varbūt jā, varēja. Nē. Es jau neupgradeot viņu uz 19, gan Lietuvā man tagad izstāsta, ka nevar. Bet vai no Amerikā vai Eiropā varēja uzlikt tos citus diskus. Tas, ko es teiktu neizvēlēties, jo tieši tas šo piekari atkal padarīs nedaudz komfortablāku. Atkal atgriežamies pie tā, ka principā šis ir relatīvi jauna automašīna par labu cenu, kur ir tā kā iepriekšējais modelis. Tā tas arī izskatās. Un tad jāpieskarās Model 3. Pagaidām vēl Eiropā nav pieejams. Tas ir tikai Amerikā. Arī šī ekonomiskā versija, arī tieši tā pats saucās Model 3 standarta, Model 3 premium. Arī šeit ir tieši tas, ka standarts pašlaik ir palikusi automašīna ar šo mazo akumulātoru, kas kādreiz bija standarta range vai rear wheel drive vienkārši. Un mazā baterija būs pieejama vairs tikai un vienīgi šajā standarta izpildījumā. Tur nebūs to visu. Ja tev vajag mazo bateriju, tad viss vienkārši.
Tas, kas varbūt ir labā ziņa, no ārpuses tas Model 3 īpaši neatšķirās. Lampas ir tās pašas, stiklojums ir palicis. Līdz ar to šīs tādas vizuālās īpatnības tur neatšķirās nekādi. Jā, atšķirībā no Model Y, Model 3 ir panorāmas stikls. Tas pamatojums, kāpēc tā ir, jo Model 3 salonā ir mazāks, ir netik ietilpīgs, un attiecīgi Tesla nolēma, ka tomēr saglabās panorāmas stiklu, lai nebūtu tā sajūta, ka tu esi mazākā automašīnā. Jā, un es domāju, ka viena no lietām varbūt pie nākamā jau facelifta Model 3, tad, kad iespējams pāries arī uz tām garajām lampām priekšā aizmugurē, ka tad būs šī atšķirība līdzīga kā ar Model Y. Vismaz, es tā gribētu ticēt. Pašlaik mēs nezinām vēl par Eiropas cenu. Model 3 sagaidīsim, kad tas būs pieejams, un tad arī droši vien par šo cenu varēsim vairāk spriest. Jautājums ir, kā tu domā, kas notiks varbūt tālāk, kā Tesla šo modeļu diversifikāciju izspēlēs tajā nākotnē? Kādas varbūt būs izmaiņas? Es domāju, ka šis bija vairāk no Teslas puses parādīt, ka viņi fleksē muskuļus, ka viņi var piedāvāt lētāku, attiecīgi Model Y joprojām būs piektākais auto visos kontinentos, lielākajos. Un attiecīgi šis tā kā uztur to karaļa statusu, to troņa statusu. Bet viņu doma ir jau nākamais, kas ir autonomija, ka tur ir tas lielais fokus. Es domāju, ja viņi nepaspēs vēl līdz galam attīstīt to savu autonomiju, viņi šim standarta Model Y un Model 3 vēl nolaidīs cenu, jo tā cenas atšķirība pret to, kas tika noņemts man nesakrīt. Man liekas, ka vajadzētu mašīnai būt vēl bišķi lētākai, ja mēs no tāda viedokļa skatāmies. Un atcerēsimies, Tesla ir viena no lielākajiem ienākumiem pret saražoto mašīnu. Un tā procentuālā marža, ko viņi nopelna uz katru mašīnu, ir lielākā industrijā. Tur, protams, nerunāsim par Ferrari, kur ir pavisam citas, bet tā no masu viedokļa Tesla ir lielāka. Jā, es tev piekrīstu. Es noteikti teiktu, ka Tesla šādi, man liekas, ir vēl viens jautājums, ka Tesla gribēja bišķi uzhaipot, kas vēl ir tāds svarīgs jautājums. Tīri no tā viedokļa, ka atkal tagad visur parādās pēkšņi Tesla. Mēs arī par tādu cenu pie tam. Jā, un mēs varbūt par Teslu arī baigi ikdienā nerunājam. Mēs runājam par lietotajām Teslām, pēc ka to mums ir daudz, un mēs redzam mūsu komunikācijas visos kanālos. Teslas tiek apspriestas kontekstā tieši ar lietoto segmentu. Un par jaunajām jau tur, mēs par to esam arī runājuši, ka Tesla ir drusku varbūt tādā apstājusies šajā attīstības izrāvienā. Tā mēs varētu teikt. Tas līdzīgi kā ar mobiliem telefoniem, ka tas attīstības izrāviens vairs baigi nav no jaunā modeļa uz jauno. Nekas diži jau vairs nemainās. Tur kaut kāds kameras pietvīko, kaut ko tādu. Un ar Teslu bija tas pats, ka viņi bija tāds super novatori tajā, tur 11. gados, 20. gadā vēl, 19. gadā, iepriekš ar Model S vēl. Un tad tādā lielajā bildē starp to 19. gada Model 3 un 25. gada Model 3, man tūt visi droši vien Tesla lietotāji. Bet es tev jau piekrītu. Es pats braucu 19. gada Model 3. Kamēr nav full self-driving iespējots, tev nav lielas atšķirības. Jo tā pilnīgi godīgi, visi bļaus, ka nē, es neko nesaprotu. Es saprotu, es arī esmu braucis ar Teslu un es esmu braucis ar jaunu, ar vecu Teslu. Un tā Model 3, jā, viņš ir klusāks, jā, viņš ir drusku komfortablāks, jā, ir parādījušies ventilācija krēslos. Bet tā godīgi tas ir viss, kas ir parādījies. Labi, tagad kaut kādā 24. gadā bišķi lampas priekšējās pamainīja. Un pēc tam bišķi neizmērējās. Motori ir efektīvāki, uzlāde ir uzlabota, bet ne tik ļoti. Minimāli. Jā, tur termoregulācijas labākas, bet tas viss ir tāds, tie nav nekādi izrāvieni. Tev faktiski tā tiešā tā ir evolūcija, nevis revolūcija. Un pēc tam mēs skatāmies, tomēr 6 gadu laikā tā evolūcija ir bijusi ļoti minimāla. Paskatāmies, te gan es gribētu uzslavēt kaut kādus Eiropas ražotājus. Paskatāmies to 6 gadu laikā, kāda ir evolūcija Eiropas elektroauto ražotājiem. Tur viņi ir. Un nerunāsim par Ķīnu. Ķīnai vienkārši viņi ir mega. Viņi tajos 6 gados ir izdarījuši to, ko, man liekas, tur vispārējie, 30 gados ir spējīgi izdarīt. Tā kā tā ir foršā lieta. Runājot par tādu evolūciju, te es gribētu teikt revolūciju jau.
Ir nākamā mūsu tēma, par ko mēs parunāsim. Tas ir par revolūciju runāt. Un šo zīmolu liekas tā diezgan interesanti, jo šis zīmols tika radīts kā lētais zīmols, vai tieši izmantot vecās tehnoloģijas Renault grupā. Renault grupa vēsturiski nopirka rumāņu zīmolu, lai izmantotu savas tehnoloģijas un taisītu uz tā lētas automašīnas. Tātad šis ir zīmols Dacia. Mums pēdējā laikā te ir viens parādījies Dacijas influenceris, kurš saka, ka Dacia ir labākā automašīna pasaulē, sveiciens Kristapam. Un es viņam piekrītu, beidzot, Kristap, es tev 100% par automašīnām piekrītu, lai gan ir cits tēmas, kur mēs arī esam uz viena viļņa. Tad Dacia ir izlaidusi savu konceptu automašīnu, jau nosaukums ir interesants, Dacia Hipster. Iesaku visiem ieiet Googlā, paskatīties bildes. Man riktīgi patīk taisnas, kantainas līnijas. Es teikšu, man pirmā asociācija bija tāds, kā atceries, Citroens bija to savu konceptu parādījis. Un no kura uztaisot, un diemžēl uztaisot to Citroen C3, nekā no tā visu vairs nebija palicis pāri. Un man kaut kādas iezīmes gaismiņās. Tur bija ļoti jāgrib ieraudzīt to līdzību, vai ne? Žēl, ka Olī nenonāca ražošanā. Tā mašīna bija tik laba. Jā, un man ir tāda klusa cerība, ka Dacia to hipsteru vairāk pataisīs. Jo, kas ir interesanti ar šo hipsteru, tas ir nestandarta auto. Arī pašā preses relīzē pats Renault. Otrais teikums, ko viņi saka, pirmais viņi saka, tas ir elektroautomobīls tikai pilsētai, kad mazāk ir vairāk. Un nākamais teikums, kas man ļoti patika, ir atceries laikus, kad automašīnas bija vieglas, bez 12 ekrāniem un 400 pogām. Globāli jau vairs 400 pogas nevienā nav, bet šī ir automašīna, kas tiešām ir ārpus tā esošā rāmja. Es šo automašīnu esmu nodefinējis savā galvā, kā tas ir pieaugušais AMI. Jā, pilnīgi precīzi. Ja jūs ziniet, kas ir AMI, tad iedomājieties to mašīnu, bet šī ir 4-vietīga. Viņa ir pieaugusi automašīna. Viņai ir ļoti interesants dizains, taisnas, kantainas līnijas, bet manā izpratnē tiešām hipsterīgi, tā kā tas koncepta nosaukums arī ir. Nedaudz par tehniskiem parametriem. Tātad garums ir 3 metri, īsa, forša, kompakta mašīna. Svars ir zem 800 kg. Mūsdienās tas, man liekas, ir absolūts retums. Ar bateriju iekļaujot 800 kg. Jā, uzlāde gan būs tikai ar Type 2. Tas ir tas, kāpēc viņi uzsver, ka tā ir tikai pilsētas mašīna. Es saprotu, ka mums daudziem par šo ir aizspriedumi, bet realitātē tiešām veicot šo pilsētas vajadzību, tā nebūs problēma. Tas, ko viņi saka par... Ne tikai tas, kāpēc tas ir pilsētas auto, ka tev nav nekāda ekrāna, tik cik tev ir ātruma parāda un kurā virzienā tu brauc. Tas arī viss, ko mašīna tev parāda. Bet tev ir telefona turētājs, līdz ar to tur tu varēsi savu kārtu uzlikt. Tas, ko viņi saka par sniedzamību, ka tā būšot aptuveni 150 km, kas atkal droši vien nozīmēs tur ziemā drusku mazāk, vasarā droši vien tos 150. Te ir pilnīgi godīgi. Es ļoti labi atceros, un to es piesaucu, cik pa brīdim man ar manu pirmo elektroautomašīnu es iemācījos jau toreiz to, ka man bija automašīna BMW i3, kas rāda ļoti precīzi šo atlikušo sniedzamību, un es atceros, ka es sapratu vienā brīdī, ka ja man rāda atlikumu 30 km, ka principā es pa centru 2 dienas var braukāt un man pietiek akumulatora. Tas ir tas, kas šie 150 km tas nav maz, tas varbūt ir maz daudziem galvā, bet realitātē nē. Maksimālais ātrums būs 90 km/h, kas īstenībā pilnīgi pietiek, tad arī, lai tur, nezinu, aizbraukt uz Jūrmalu, pārējo, ievērojot ceļus tiks noteikums par tuvu tiem. Mēs varam gudri spriedelēt, ka es tev baigi braucu uz Berlīni. Nē, šī mašīna nebrauks uz Berlīni. Nē, šis ir domāts, es nezinu, tu dzīvo Cēsīs un tev tālākais mērķis ir īstenībā Rīga, kur tu aizbrauc reizi mēnesī, bet ikdienā tu labi, ja līdz Valmierai aizbrauc. Kaut kā tāds tas scenārijs ir. Tev ir sava privāta mājiņa vai sava garāža. Tā mašīna katru vakaru atgriež pie sava spraudņa, kad viņi ir nobraukuši, cik aizbraukusi? 100 vienā pusē un 100 atpakaļ. Kaut kā tā. Man patīk tā doma, bet tas nav visiem. Jā, es teiktu, šis ir, manuprāt, pat labs risinājums tieši tam
pie Rīgas iedzīvotājiem, kurš dzīvo Mārupē, jebkurš no šiem pie Rīgas mažajiem ciematiem, vai tiem, kas dzīvo centrā, atkal, kam ir sava uzlāde, jo šeit, es teikšu, diezgan svarīgi būtu, ka tev ir tā uzlāde vai nu pie darba, vai pie mājas, un ka tu vari, ka tādā mašīna ir uzlādēta, bet vienlaicīgi tu brauc ar mazu mašīnu, tev ir ērtāk, tev nevajag šo vadāt līdzi vājprāta svaru un vājprāta patēriņu, jo skaidrs, ka dēļ arī šī svara, tas patēriņš būs maziņš. Baterija nebūs liela, bet to 150 km sniedzamību dabūs tieši uz tā patēriņa efektivitātes viedokļa. Un kas ir interesanti, kā viņi četrvietīgi ir, un tas, ko viņi paši arī saka, ka bagāžnieks ir 70 litri, bet 500 litri nolaistiem sēdekļiem. Un es domāju, ka šis būs tas interesantais, ka potenciāli šo automašīnu bieži varēs lietot ar nolaistiem sēdekļiem. Viņi būs tā kā šis AMI smartveidīgais, jo tā arī ir, ka lielākoties picu piegādātājs. Mūsu slavenajam draugam no Mārupas picas, viņam 150 km dienā ir īstenībā pietiekami. Tad vakarā līdz nākamajam pīķim jau tā mašīna ir pielādēta. Precīzi, un viņš var pa dienu palādēt, mēs nezinām, kāds būs uzlādes ātrums, tas ir jāskatās, cik ampērs viņš ņems pretī. Un, šis ir vispār koncepts, par ko mēs runājam. Mēs runājam it kā par reālu mašīnu. Jā, un tieši tā. Un tad tas, ko man gribās vēl teikt, man vienkārši preses relīze ir atvērta par viņu, ka tad dizaina filozofija, ko viņi uzsver paši ar šo filozofiju, ka tā nav ekrāna, tikai ar telefonu turētājs, rokas vadāmi logi, jostveida durvju rokturi, sēdekļi no audekla un džīnsu auduma, virsbūves plastmasas, tur kaut kas ir pārstrādāts no veciem buferiem, kas atkal ir forši, un dažādi šie aksesuāri, jo tur doma ir tāda, ka kaut kāda Bluetooth stumbiņu uz aksesuāriem, kaut kāda vēl sīkumu uz tādiem uzliekumiem universāli. Es teiktu, ja tie aksesuāri ir jāpērk oficiāli, tur labāk paņem aiziet, uz RD Electronics un nopērc tur Bosses pārnēsājumu tumbiņu un miesa. Precīzi, un viņi arī saka, ka darbināms ar sirsnību, nevis zirgiem. Skaidrs, ka tur jauda arī konceptuāli viņa nebūs nekāda lielā, un tā arī nav vajadzīga. Man īstenībā ir pieredze, es biju vienu vakaru paņēmis jau kaut kāds 2 gadus atpakaļ, kam AMI, no Mešķiem, no Autobasedones un atbraucu uz centru, un tad nākamā dienā kaut kādas savas lietas izdarīju un aizbraucu atpakaļ uz Autobasedoni. Un es domāju, ka es tik priecīgs nebiju sen bijis. Ar visu to, ka man sanāk braukt ar ļoti dārgām, ļoti smalkām automašīnām, tad man šī divvietīgā mazā, tur kaut kādus 10 000 eiro vērtā, ne automašīna, formāli kvadricikls, bet automašīna, man tādu prieku un smaidu radīja. Un es atceros, ka es viņu biju nometis pagalmā, un meita ar sievu atbrauc mājās, un meitēsot pirmais bija, kas tā par mašīnīti? Kas tā ir? Un tad sieva teica, jā, ka teica ar to atbrauc šeit, un tad meitai tur bija arī baigais fans un vajadzēja skatīties. Bet tas ir, Citroen AMI ir mopēda auto, un mums arī uz EV dienu bija arī vēl viens mopēda auto atbrauc. Diemžēl aizbrauc ātrāk nekā man patiktos, jo es gribēju vēl savu meitu iesēdināt iekšā. Un ko es sapratu tajā brīdī ir, ka bērniem viņam ļoti patīk tā doma par tām mazajām mašīnām, ir tīpaši tajā brīdī, kad viņi saprot, ka no 14 gadiem ar to var braukt. Tas ir tūlītās. Jā, un man liekas, ka tas arī mana meita, katru smārtu pamanu. Viņa saka, šitā mazā mašīnīte. Viņa arī zina, ka man patīk smārti, un man vispār tāds sajūta, ka varbūt vajadzētu kaut kādā brīdī vienu ar nolaižamo jumtu smārtiņu mazo iegādāt kā potenciāli trešo mašīnu, kā vasaras izbraukumiem. Varbūt tās mini? Smārts man liktos no tādas manas koncepcijas izpratnes interesantāks. Tīri tāpēc, ka tas ir smārts, tur 2 vietas. Tāds interesants kaut kas gribās. Saprat. Tā kā jā, bet stundai, Jāni. Jā, esam aizrunājušies diezgan. Kas mums vēl ir palicis, ko mēs bijām plānojuši izrunāt? Es gribētu tikai vienu tematu iemest iekšā šajā epizodē, jo es domāju, līdz nākamajai epizodē šī jau būs novecojusi ziņa. Vācijā ir atjaunotas subsīdijas no nākamā gada. Tām mašīnām, kas maksās zem 53 550 eiro gross, tās saņems 4000 eiro. Tas ir burvīgas ziņas. Sāksies tas ir 45 000 bez PVN,
un 53, 550 ar PVN. Jā, un tad pieteikties šim varēs sākt no 26. gada janvāra. Tad, jā, šis bonus tiks maksāts laikam pēc automašīnas reģistrācijas, ja pareizi skatos, vai ne? Jā, un ja mēs iepriekš runājam par jauno Tesla modeli Y, kas maksā aptuveni 40,000 eiro, tas nozīmē, Vācijā viņš maksās 36,000 eiro. Iedomājies, kāds tur būs pieprasījums pēc šīm mašīnām. Tieši Teslas. Un, protams, arī Volkswagens. Tur ļoti uzvarēs Volkswagens, jo nepārsteidzoši Vācijā Volkswagen grupa dominē. Bet Eiropas lielākais tirgus paziņoja par to, ka atgriež subsīdijas. Un tas būs tāds, es teikšu atklāti, tas būs trieciens visai pārējai industrijai, kas neražo elektroauto. Es domāju, ka šis ir tāds jautājums arī par Teslu. Protams, ka viņiem vajadzēja šos pārdošanas apjomus celt, un ar šo viņi varēs izdarīt, jo tas kritums tieši es teiktu, no vadītāja darbībām Amerikā un saistībā ar vadītāju tieši Ilonu Masku, lielā daļā tieši šis bija faktors, kāpēc Tesla ļoti nokritās pārdošanas rādītāji. Arī Eiropā tie ir kritušies, mēs skatāmies pēc visiem datiem, tad šis potenciāli uzraus atkal augšā un uzraus ar negaidītu to rezultātu, jo tas pašs Igriks tos ražo Berlīnē. Tas būs fenomenāli visai Eiropai. No statistikas viedokļa mēs redzējām, kas notika, kad Vācija beidz subsīdijas. Bām, visa Eiropa izskatījās slikti, bet ja tu izņem Vāciju ārā, Eiropa īstenībā baigi labi izskatās. Un tad subsīdija atgriešana 2 gadus vēlāk ir ļoti labas ziņas. Un tas arī rāda to, ka arī Vācija ir sapratusi, ka ir vajadzīgs šis stimuls. Tomēr mēs runājam par transporta zaļināšanu, kas priekš CO2 rādītājiem ir kritiski svarīgais jautājums. Tad sveiciens mūsu politiķiem, kuri taisīja cirku 2 nedēļas pēc kārtas Saeimā, nespēdam vai censtamies nepieņemt mūsu iekšējos regulējumus, kas saistīti ar mūsu saistībām pret Eiropas Savienību un pret CO2 samazināšanu un kā reizi mūsu gadījumā transporta zaļināšanu. Ka tas ir tas, kas ir ļoti vajadzīgs. Un, ja mēs runājam arī mūsu Latvijas mērogā, tad šis caurums pašlaik neesošiem atbalstam arī mums ir trieciens patiesībā šajā visā situācijā, jo mēs redzējām, cik ļoti tas palīdz attīstīties industrijā, cik tas ļoti palīdz palikt svaigākām automašīnām, radīt zaļāku vidi un galu beigās cilvēkiem ļaut vai dot to mazo pakāpienu, pārkāpt pāri tai, es tur nezinu, vai vajag, vai nevajag, un tas beigas, ja mēs varētu teikt, mūsu atbalsta naudai bija nenormālā tempā, un viņi izgrāba vienkārši momentā. Un mēs runājam arī tālāk par to atbalstu. Man interesanti, ka Vācija neko nedara pašlaik par uzlādes atbalstu. Es domāju, ka Vācija arī tam potenciāli nonāks. Tāpaši, ko gan Angļi darījusi, gan arī par ko mēs runājam. Mēs tieši arī pēdējā vidas faktos iepriekšējās nedēļas arī par šo tēmu runājām. Es tur kaut ko komentēju un bija ļoti labi redzams, ka Igaunija saka tieši to pašu, ka svarīgi mums ir pie dzīvokļu masīviem lēnā uzlāde, kuras mums trūkst un kuru operatori to neliek. Un neliks visdrīzāk tuvākos daudzus gadus. Ir programma ar Rīgas nama pārvaldnieku, kas daļēji tā kā strādā, bet es zinu baigi maz projekts, kas ir realizēti. Es nezinu, kādi ir tie iemesli apakšā, bet tā lielā doma bija, ka māja var iegūt 10,000 eiro mājas uzkrājumā par to, ka ielaiž iekšā kādu no operatoriem. Tad operators sakārto tur 2 stāvvietas vai 4 stāvvietas, kas tad ir attiecīgi publiski pieejams uzlādēji. Varbūt tas lielais jautājums ir, mēs zaudējam 4 stāvvietas, ak, Dievs! Es varu teikt tā, ka man ir atsauksme tieši par šo, par Rīgas nama pārvaldnieku. Man tur ārpus Rīgas otrā manā dzīvesvietā esošs kaimiņš man tieši teica, viņš dzīvo Rīgā, dzīvoklī Ilģu ciemā, ja nemaldos. Viņš kādreiz bija sazinājies ar to Rīgas nama pārvaldnieku atbildīgo personu, un viņam 10 minūtes skaidroja, kāpēc jums to vajag, jums pāri ielai vai tur pāri 2 ielām, taču ir uzlāde, liecieties mierā ar šito problēmu. Tas parāda un izsaka visu, un man ir žēl par to, ka mēs skatāmies Rīga, grib šo Rīgas nama pārvaldnieku pacelt jaunā līmenī,
tika nomainīta vadība un viss, bet es nezinu, cik veiksmīgi var būt vadība šo dara, bet ja tālāk līdz klientam ir šāda attieksme, nevis tiešām centiens, ir pie tam, tas nebija vienkārši kaut kāds čalis, kas pazvan, bet viņš tur ir kaut kāds mājas, tur vecākais, vai tā to sauc. Viņu gadījumā viņš bija jau savācis pārakstus no visiem. Viņš jau bija izdarījis to mājas darbiņu. Savākt tos parakstus ir grūtākais. Labi, tu vari dibināt biedrību un tad uz biedrības pamatiem, bet ja tev ir jāsavāc paraksti. Jā, viņš bija vienkārši jau tur bija viss jau ar kaimiņiem, jau viss ir saskaņots, jo viņš bija nopircis elektroauto, viņš tāds ļoti aktīvs čalis ir. Viņš bija arī mums atbraucis uz kaut kādiem pasākumiem, uz to pašu spicas dienu, un viņam tur vēl kaut kam no kaimiņiem ir elektroauto, un visiem tā ideja patika. Un gala beigās tev sāk vienkārši 10 minūtes atrunāt, kāpēc tev to vajag. Rīgas tam pārvaldnieks, lūdzu saņemieties. Lūdzu. Vai arī noskaidrot, kas ir šī persona un kārtīgi pārmāciet. Jo varbūt tas ir tīri individu jautājums. Uzrakstiet, uzzvaniet man, es pateikšu vārdu uzvārdu. Katrai problēmai ir vārds uzvārds, man ir šis vārds uzvārds. Tas bija pirmais, ko es kaimiņam paprasīju. Paldies, ka klausījāties. Nākamā reizē mēs jau ieskicējam, runāsim par Mazda 6e prezentāciju Latvijā. Jā, tev būs arī izbrauciens ar Voyage, vai ne? Jā, man būs Voyage Karič uz nedēļas nogali, tā kā par to varēšu arī pastāstīt par garāku, jo mēs ar Kāru abi esam braukuši tikai mazos kaut kādus testbraucienus. Un runāsim par citiem jaunumiem. Es gribu vienkārši tādu tīzerīti iemest iekšā. Duracell, bateriju ražotājs, ko mēs liekam savās televizoru pultīs un citās vietās. Protams, kur vajag, nevis kur saule nespīd. Ir iestājies, pieteicis savu vārdu kā uzlādes operators. Tā kā par to nākamajā epizodē. Par to nākamajā reizē parunāsim vairāk. Klausieties, sekojiet sociālajos tīklos, lasiet ziņas, lasiet uzlādētas, sekojiet Latvijas elektroauto biedrībai un uzlādētas. Pievienojieties Discord serverim. Pievienojieties WhatsAppam, pievienojieties Facebookam. Visi laipni aicināti. Nākamā Latvijas elektroauto biedrības ikmēneša tikšanās, kā jau minējām arī iepriekšējā epizodē, būs 6. novembrī. Vietu vēl izziņosim, sekojiet sociālajiem tīkliem, lai uzzinātu šo vietu, un droši vien, ka nākamajā epizodē arī par to pateiksim, kur tas notiks. Tiekamies nākamnedēļ. Tiekamies arī uzlādēs. Čau!